laudīt pa spallē un ar mācībām nebarāža. Nu ko, 9C ar Ukraina tautas deju Kazačovu. Paldies par deju. Man jaunais cilvēks šis te džemperī ļoti patika, jo viņš laikam maidīja. Un meitenes šoreiz bija tā kā tāds nopietnāks. Parasti bija otrādi, ja? Šoreiz džeki tā kā drusku malači pārkot tās meitenes. Un, protams, tie lecieni, ja? Nu, pagaidām no visām dejām man likās, ka fiziski visvairāk patērēta enerģija bija jums, ja diviem, kad jūs šeit priekšā. Dejot vēl man pietrūka vienkārši, lai kāds man uzgriež speķi un rumais galvu. Paldies! Vienkārši jābielē. Forši baigā malači. Esat skatījušies, kas ir Kazačoks YouTube noteikti skatījāties, vai ne? Tieši tā, īstenībā varēja redzēt, jo Kazačoks nav tikai tie lēcieni, ar ko parasti asociējās. Meitenēm patiesībā es esmu arī bišķi paskatījies YouTube'ā, ko nozīmē Kazačoks, tāpēc, kad ir viena tāda izrāde Liepājas teātrī, kur arī dejo Kazačoku, bet tur nav tik atslīpēts, kā jums bija. Mālēči, paldies, būsim arī, kas smaigi meiteni. Ļoti labi ideāli labām beigām, tiešām optimistiski, smaidīgi. Gribēju vēl ļoti pasmaidīt, bet tiešām man ļoti patīk, malacīši. Aiztībā stalti jaunieši un dēļas soļa ritmiski, cik sapratu jūsu aicinās uz teātru. Iedējot, Kazačo? Jā. Ļoti fantastiski, super, likas smaidīgi. Man tikai viens jautājums vairāk skolotāji. Kāpēc jūs mācāt
Savādāk. Super.